Esiet sveicināti Latgales reģionālās televīzijas skatītāji. Šodien ēterā Daugavpils novada aktualitātes, un ar mani studijā šodien ir Anna Jegorova, Daugavpils novada sociālā dienesta vadītāja. Sveicināti. Un Viesi Birceva, Daugavpils novada sociālā dienesta sociālo pakalpojumu daļas vadītāja. Sveicināti. Tad, tā kā ir sācies jau jauns gads, tad iesāksim raidījumu ar jautājumu, kas tad ir jauns, kādas aktualitātes ir sociālajā jomā, sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības jomā novadā. Jaunais gads ir iesācis, un parasti jaunais gads sākas ar kaut ko tādu inovatīvu, priekš arī sociālā darba speciālistiem, gan arī novada iedzīvotājiem. Pagājušo gadu decembrī Daugavpils novada deputāti ir pieņēmuši lēmumu un apstiprinājuši, ka mums nedaudz mainīsies sociālajā palīdzībā tie pabalsti, ko mēs sniedzam. Runa iet par GMI pabalstu, tā saucamais tautā GMI pabalsts, bet garantētais minimālais ienākumu līmeņa pabalsts, kurš šobrīd valstī apstiprināts 35 lati ar 1. janvāri. Tātad ar 1. janvāri mūsu iedzīvotāji saņems uz vienu personu 35 lati. Bet ar 1. martu Daugavpils novadā ir apstiprināts šis pabalsts 40 lati, nedalot ne pieaugušos, ne bērnus. Tātad no 1. marta tas būs 40 lati. Tā kā Daugavpils novadā prioritāte ir sociālajā darbā ģimenes ar bērniem, tad pirmām kārtām runāšu par to, kāda tad palīdzība sagaidāma 2013. gadā tieši ģimenēs ar bērniem. Klāt pie tiem esošajiem pabalstiem, kas jau bija 2012. gadā, pienācis klāt viens no pabalstiem, kas ir domāts kancelējas precēm. 12. gadā mums bija kancelējas preces tikai trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, bet šobrīd viņš būs visām trūcīgām ģimenēm, tiem bērniem, kuri mācās ar 1. septembra skolā. Tas būs 15 latu apmērā. Nākošais pabalstiņš būs bērniem, kam ir pasliktināta redze un kam ir nepieciešamas brilles. Tiem bērniem, kas mācās skolā, un tas arī būs domāts trūcīgām ģimenēm, tiem bērniem, kam šīs brilles ir ļoti nepieciešamas, bet savu mazo ienākumu dēļ viņas nevar iegādāties. Tātad, un šis pabalsts būs 25 lati apmērā. Nākošais pabalsts, ko mēs arī mūsu deputāti apstiprināja, tas būs pabalsts, kas domāts ģimenēm, kurās dzīvo viens pensionārs un viens invalīds. Nav svarīgi, vai šī pensionāra tas būs dēls vai meita, bet viņam būs 1. vai 2. grupa un citu bērnu nav. Tad viņam būs dzīvokļa pabalsts 60 lati. Tad arī sadalījām divas mērķa grupas. Tas ir pensionāri līdz 80 gadiem un pensionāri vientuļie pēc 80 gadiem. Vientuļiem pensionāriem pēc 80 gadiem arī būs dzīvokļa pabalsts 60 lati, bet līdz 80 tas paliek tas pats pabalsts, kas bija 12. gadā. Ar 13. gadu arī būs palielināts pabalsts Afganistānas kara veterāniem, Černobiļas avārijas seku likvidatoriem, politiski represētām personām un 2. pasaules kara veterāniem. Viņš bija mums 10 lati, bet tagad būs 30 lati. Tā ir arī tāda liela palīdzība, tomēr ir novadā nolemta. Nākošais pabalsts, ko mēs arī apstiprinājām decembra domas sēdē, kas ir domāts kā atbalsts stacionāra pakalpojuma saņemšanai. Tas ir pensionāriem, invalīdiem, kas nestrādā un kas saņem Latvijas pensiju. Viņiem ir atmaksātas 3 gultas dienas. Tas ir vienā dienā 9,50, kas arī ir diezgan tāds atbalsts liels mūsu novada cilvēkiem. Tas arī bija 12. gadā, bet palika arī apstiprināts 13. gadā. Lai vispār lemt par šiem
pabalstiem un sociālo palīdzību sociālajiem darbiniekiem ir diezgan liels darbs jāizdara, lai izvērtēt, kā tad ir ar šīm ģimenēm, kādi ir viņu ienākumi, kādi ir līdzdarbības pienākumi. Un praktiski visi pabalsti, kas tiek piešķirti sociālajā dienestā, tomēr līdzdarbība arī tiek skatīta, lai šie pabalsti tiktu izlietoti lietderīgi un lai tie tieši atbalstītu ģimenes visas aktivitātes, lai visi nosacījumi, ko norāda sociālie darbinieki, tiktu izpildīti. Un kādi jauninājumi ir no valsts puses sociālajā jomā? 13. gadā, kā inovatīvu jauninājumu mēs redzam, ka ir ieviests asistenta pavadoņa pakalpojumi. Tas nozīmē, ka 1. 2. grupas invalīdi, bērni invalīdi no 5 līdz 18 gadiem varēs izmantot šī asistenta pakalpojumus, bet, lai šos pakalpojumus nozīmēt, ir nepieciešami izpildāmi vairāki nosacījumi. Ir jābūt atzinumam no VDA komisijas, ka tiešām šis pakalpojums ir vajadzīgs, ir jābūt ļoti objektīvam izvērtējumam no sociālo darbinieku puses, ka tiešām šis pakalpojums tiks izlietots vai nu mācību organizēšanai, vai nu darbam, vai nu kādu no speciālistu pakalpojumiem, vai ārstniecības iestādē, vai doktorātā, vai ģimenes ārsta praksē, jo tam tiešām ir jābūt izmantoti lietderīgi. Un šis pakalpojums būs 40 stundas nedēļā, tātad, un slēgsies līgums, kurā būs atrunāts gan asistenta pienākumi, gan šī pakalpojuma saņēmēja pienākumiem, gan arī pašvaldības sociālā dienesta pienākumiem. Nākošais, kas varētu būt kā jauninājums, tas ir vispār, godīgi sakot, ne jauninājums, bet turpinājums algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem, jo šis projekts turpinās un arī 13. gadā šis projekts darbosies līdz gada beigām. Un šeit ir ļoti liela loma tiem pagaidu algoto sabiedrisko darbu vadītājiem, kuri tieši nozīmē tos darbus bezdarbniekiem, lai šie darbi būtu lietderīgi pagastos un kalpotu tieši sabiedrības labumam. Un bezdarbnieki saņems par šo darbu 100 lati mēnesī. Un šis projekts turpināsies līdz 14. gada jūnijam. Vēl varētu runāt arī par to, ka varbūt par pakalpojumiem stāstīs mana kolēģe tālāk, jā, bet vēl varētu runāt par to, ka tiek arī veikta tāda kā pārskatīšana sadarbības jomā, kur tiek iesaistīta bāriņtiesa, iesaistīts probācijas dienests, iesaistīta arī Nodarbinātības valsts aģentūra, lai risināt tos jautājumus vai tās problēmas, kas ir samilzušas katrā novadā, ne tikai Daugavpils novadā, bet arī pārējos novados, lai mēs varētu plašināt to bezdarbnieku loku, kas tomēr atrod to savu nišu darba tirgū, atrod to darbu, un lai viņi kļūst neatkarīgi no mūsu tieši pakalpojumiem, bet lai viņi varētu tāpat iesaistīties darbā un maksāt nodokļus. Tad kādi sociālai pakalpojumi tiek sniegti novadā? Daugavpils novadā no sociāliem pakalpojumiem ir ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi un dienas centri. No ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumiem ir Višķu sociālās aprūpes centris veciem cilvēkiem un 1., 2. un 3. grupas invalīdiem. Tur viņiem tiek sniegti gan medicīniskā aprūpe, gan ēdināšana, gan atpūta, gan trenažieru zāle. Vide tiek pielāgota, lai tas klients justos kā mājās. Vēl mums ir Naujienes bērnu nams. Tur atrodas bērni bāriņu, bez vecāku gādības palikušie bērni.
Tur bērniem tiek pielāgota ģimeniskā vide, lai viņi arī justos kā mājās, lai iemācītos gan darbu, gan atpūtu, gan sporta dažādi pasākumi notiek, gan mācības, izglītošanās. No dienas centriem mums ir dienas centrs personām ar invaliditāti, kur tiek personas gan ar kustību traucējumiem, gan dažādām citām invaliditātēm. Tur cilvēki var atpūsties, veidot saskarsmes prasmes, gan mācīties datorspējas, gan dažādas iegūt zināšanas gan adīšanā, gan papīra locīšanā. Vēl mums ir dienas centrs senioriem, kur arī seniori var pavadīt brīvo laiku, atpūsties, nodarboties, veikt dažādas sporta aktivitātes. Mums ir bērna un mātes atbalsta centrs Avotiņi. Tur mums atrodas māmiņas grūtnieces un māmiņas ar jaundzimušajiem līdz 2 gadu vecumam. Tās ir māmiņas, kuras ir cietušas vardarbībā, kuras ir nonākušas krīzes situācijā. Viss tas nevarētu notikt arī bez projektiem. Kādi projekti tika realizēti iepriekšējā gadā un kas šogad vēl turpināsies vai kas jauns ir? Jā, pagājušajā gadā, 12. mums tika realizēts Sarkanā krusta projekts Mūža atvasara. Tas projekts tika veikts sadarbojoties ar Sarkano krustu, ar Ilūgstes un Daugavpils, sadarbojoties Ilūgstes un Daugavpils novadiem. Tas projekts bija domāts senioriem, kur seniori varēja veikt dažādas praktiskās nodarbības, gan datora apmācības, gan psihologa lekcijas klausīties, gan veselības skolu pāriet, gan dažādas aktivitātes piedalīties. Starppaudžu pasākumi notika kopā ar jauniešiem. Tas viss pateicoties Sarkanā krusta projektam. Un šogad mums tagad ir realizēts projekts, kurš tagad turpinās, aprūpe mājās. Tas projekts arī ir sadarbībā ar Sarkano krustu. Šajā projektā piedalās 5 novadi – Rēzeknes, Krāslavas, Ludzas, Ilūgstes un Daugavpils. Projekts saucas Sadosimies rokās līdzcilvēku palīdzībai un aprūpei. Un mums šajā projektā piedalās 4 pagasti, kur tiek aprūpēti vientuļie pensionāri un invalīdi, sniegt aprūpe mājās. Tas ir tuvāk klienta dzīves vietai. Tika apmācīti aprūpētāji, kā sniegt pakalpojumu, un tagad šis projekts tiks realizēts līdz šī gada 31. decembrim. Kādas problēmas ir jūsu novadā sociālajā jomā? Kā jau visos novados, ir tās problēmas arī mūsu Daugavpils novadā, ir problēmas, ko vajadzētu risināt kopīgi ar pašvaldību sociālajiem darba speciālistiem. Un viena no tādām problēmām ir tas, ka mēs diezgan lielu naudas summu katru mēnesi maksājam par detoksikāciju. Tas nozīmē, ka tomēr mums pastāv problēma par alkohola atkarību, un tas nav, protams, noslēpums. Tas ir visos pagastos, varbūt vienā mazāk, otrā lielākā mērā, bet šī problēma mums pastāv. Un līdz ar to ar 1. janvāri ir caur Nodarbinātības valsts aģentūru ir aktualizēta Minnesotas programma, kurā sociālajie darbinieki arī iesaistīsies strādāt, bet tas būs diezgan smagi, jo cilvēki jau savu problēmu, ka viņi dzer, viņi jau neatzīst. Un kā arī tā alkohola lietošana ir praktiski nelaime ģimenēs. Otrā problēma ir tas, ka mēs pērkam nakts patversmes pakalpojumus Daugavpils pilsētā, kaut arī viņi nav tik lieli un aktuāli tie izdevumi, bet tomēr nakts patversmes problēma mums ir. Tad nav arī mums sava krīzes centra, jo mēs tos bērnus, kas cietuši vardarbībā,
sūtam uz rehabilitāciju uz Rasas Pērlēm, tas Balvu novadu, un saņemam šo pakalpojumu tur. Tātad īstenībā tuvākajā laikā, vismaz 14. gadā, ir jādomā arī par savu krīzes centru. Tad viena no problēmām ir arī tas, ka mums nepietiek to vietu, kas ir Višķu sociālās aprūpes centrā, nepietiek to vietu veciem cilvēkiem, lai saņemtu ilgstošās aprūpes pakalpojumu. Tātad arī šeit jādomā par kaut kādu no alternatīvajiem veidiem, un arī šobrīd iet runa par to, ka mēs veidosim Demenes pagastā pansiju, kurā varēs izmitināt vismaz 8 cilvēkus, kas saņem šo ilgstošo aprūpes pakalpojumu. Un, kā arī visos novados un pagastos, tā ir dažreiz neizpratne iedzīvotāju, neizpratne varbūt informācijas trūkums, dažreiz par kādām no problēmām, kā tās risināmas, bet tas viss ir labojums un viss ir panākams strādājot. Gribētu šo raidījumu nobeigt uz pozitīvas nots, tad iesākoties jaunam gadam, vēlējums jums Daugavpils novada iedzīvotājiem. Daugavpils novada iedzīvotājiem mēs novēlam tomēr, kā vienmēr tradicionāli, tā ir veselība, izpratne, spēks un sapratne. Un gan jau būs labāki laiki, gan jau mēs tiksim ar visām problēmām galā, bet sociālā darba speciālistiem, kā mūsu novadā, tā arī kolēģiem saviem es novēlu tomēr veiksmi. Tās mūs dažreiz trūkst. Novēlu visiem kaut vai saujiņu, bet sirds tāda miera brīžiem, saules gaismas, bet riekšavām mīlestības šajā gadā. Paldies, ka atnācāt, paldies, ka skatījāties, uz tikšanos citreiz.